Sveiki, mani skatītāji. Svētdienas diena, nu jau 3 pēcpusdienā. Saulēns. -17. Nu, -8 grādi. Prāsē laikam pīdzets. Un kas vēl kustās. Prāsē laikam arī, nezinu. Laikam boilers. Vakar māsai nomainīja. Klapē un salūza. Jamba bomba. Sāka tecēt. Pirkām SB santehnikā. Nu, džeki apmainīja. Nu, un teica, kad veco nakrini savāciet. Mums te nav miskasti. Kaut kā tā. Nu, lūk. Šodien lokā baigi augsts. Negribējās pat nemaz nāk lokā. Negribās jau īsti ņemties augsts. Un viss tik augsts un bļēns un nemazgājās nost. Visi tie sūdi. Nu, lūk, un nu, kaut kā tā. Ar traktori ir tā, ka graši jauc laukā. Pa bišķim te vēl viena pusi nojauc. Palika, nu, šitā te nojauc. Izjauc, palika vēl viena pusi izjaukt. Tā. Nomainīt blīvslēgus. Tur gultņus es arī sāku mainīt. Domāju, nahuj. Ja jau jauc, tā jauc. Šitie te ir blīvslēgi, kas ir tur iekšā. Viņi sanāk aiz šitā te noņem nost tur iekšā. Un lūk. Un te vēl gultņus nopirku. Lielus gultņus, jā. Un tie ir ārējie. Valkās. Šitā jāsī virsū no ārpus šeit. Nu lūk. Un padomāju, nu, viņi tādi, viņiem lielākā slodze, es domāju, jānomaina un viss ir. Nu, lūk, tad blīvu materiāls. Šits ir 03. Nu, pirku blīvēm LV. Viņi tur pie Coca-Colas atrodās. Nu, lūk, tā nav reklama. Bet es pie viņiem, jo viņiem ir forši tas, ka tu vari nopirkt tik, cik tev vajag, principā. Tur pusloksnīt, vēl kaut kas, jā, tā aprēcināties. Var nopirkt, cik vajag. Nu, lūk, un viņi paši arī blīvs izgatavo, bet, kad es prasīju blīvs, tur es nopratu, ka izdevīgi ir, ja tev vajag 100 000 blīvs, jo viņam, blēns, viņi gatavo tur kaut ko tur tais matricu, un pēc tam no tās tur spiež laukā un viss. Tad es pārmetināju šito te štruntu. Tas ir cilindram turētājs. Pārmetināju, jo tur bija caurumi izdaldēti, izsīsti. Nu, lūk, un. Vēl es šitiem te pārmetināju arī. Šito te. Jo jaunais cilindrs bišķi platāks un nelīd iekšā. Uzmetināju vēl šitādu stiprinājumu akumulātoram. Nu, lūk, tas ir akumulātora rāmas. Jo es tā nopratu, kad viņam vienreiz akumulātors bija plīsis, spriežot pēc visas tās rūsas, kas te ir. Nu, ka šis te viss ir sarūsējis tieši šeit. Es kāpēc, jā, tieši zem akumulātoru. Detaļas es pasūtīju tikai vakar, jā, šodien ir sestdiena. Kurš datums vispār šodien ir? 7. janvārs, jā. Sveicien Ziemassvētkiem. Un jaunajā gadā arī, zaļā puķa gadā. Nu, lūk, vēl viena pusi ir jāizjauc, detaļas es pasūtīju, bet viņam bija rakstīts, ka tur ir revīzi vienkārši nomaksāja, bet, nu, nevēla kaut kā nesanāk. Es tā nopratu, ka viņi pirmdien, tas sanāk rītā 8. datumā, janvārī, paskatīsies, ko es tur pasūtīju, tad atsūtīs rēķinu vai kaut kas tam līdzīgs. Nezinu, tad redzēs. Nu, lūk, nu, jā, kas ir jāapmaksā. Nu, to redzēs rītā. Saitu es pielikšu apakšā kaut kur. Nu, lūk. Tad no bēdām. Bēdas man ir šitādas. Salūza. Iedūšu pirkstā. Salūza šitāds te. Nu, tā ir stupica. Stupica salūza stupica. Nu, lūk. Kreždirsā mati. Nu, un tagad, es nezinu. Nu, pieskrūvēs, nu, bet meklēs jaunu. Klapē un salūza. Jamba bomba. Šito te es izdomāju, tomēr es pasūtīju jaunu, jo
apmetot riņķī, tur nav slīpie zobi. Es biju domājis arī, kā moskvičam vienkārši apmest riņķī, bet tur nav slīpo zobu un tāpēc kaut kā tā. Domāju, ka nepisīšos un žēl jaunu starteru un tad viņi čeku saitājis, viņi atrada 140 eiro man šķiet. Nu, lūk, un tad es vēl naklātkas kalotkām es pasūtīju tur arī pie reizes. Nu, lūk, tur viņas maksā 3 eiro gabalā. Nu, tad pie reizes biežamo gultni. Tur krašu uz 200 eiro es pasūtīju detaļas. Nu, lūk, solīju 4 dienās, ja, bet, nu, ja pirmdien rītā atnāks rēķins, apmaksās, ja, nu, tad redzēsim, kā tas ir. Vai tiešām 4 dienās atnāk, nu, lūk. Nu, tālāk. Gribēju pastāstīt, es vēl pirms Ziemassvētkiem. Man laikam ir tas, kā tie cilvēki steigā uz tām iepirkšanām, ja, tur, nu, lūk, arī laikam man ir tā pirkšanas mānija. Nu, lūk, XL Moto es pasūtīju sev šitādus te siltos motocimdus. Motocimdi, silti motocimdi. Pēc pēdējā brauciena, jā, kad es arī braucot uz to Somiju. Tā vien liekas, bet bļēns tur es sapratu, ko man īsti vajag un kas ir kā. To es uztaisīšu atsevišķi bišķi video, pastāstīšu kā tur, kāpēc un kā. Es nopratu, ka man vajag šitādus te, tādus cimdus. Motocimdus, jā. Nu, lūk. Un pēc cik es grasījos moto pārdot, nu, lūk, šogad, un nopirkt savu kādu citu. Nu, lūk, kāpēc pārdot? Tāpēc, ka, redziet, man te ir padilušas ručkas. Šitā vēl nav tik traki, bet šitai te spīd vadi. Nu, lūk, jau siltelements. Un es vēl brīnos, kā man neklapē ar elektrību lietus laikā. Bet, nu, tāpēc, kad laikam es cimtos braucu. Un izdomāju pasūtīt sev siltās ručkas. Tad, lūk, tad es sev pasūtīju, kaut kas nokrīt, pasūtīju šitādus te. Šitajos te XL Moto bija 2 varianti. Bija šitāds te 63 un bija nākamais, toši kā manēja 73. Un es bļēns pasūtīju lētāko un man viņas kaut kā nezinu. Un tad es Louis Moto pasūtīju šitādas koso. Viņas maksāja 35 eiro. 35 eiro. Tur ir instrukcija kaut kāda. Nu, piekrāmāts viss. Koso. Tāks vienkāršas ručkas. Viss, jā. Un viņam redz, te sānos podziņa tāda. Nu, lūk, sānos podziņa. Vēl es nopirku šitā te. Tas sanāk ķipa, nu, reklāmas rullītī tur parādīts, ja, kad uzpiģina virsū cimdiem, tā, tur viņi nelaiž ūdeni cauri. Uzpiģināja virsū savām tupelēm. Kā viss smirdēja. Ej tu nost. Bļēns, smirdēja viss dzīvoklis. Es vienkārši biju šokā. Es nezināju, ka tā var smirdēt. Es sasmirdināju, pēc tam fiks apģērbos, izskrēju laukā, aizgāju līdz mašīnai, iesēdos iekšā. Tā vēl krāsnes pūš uz kājām. Bļē, tas bija beigas. Vienkārši vāks. Kaut kāds, es nezināju, ka, tā kā esat uzmanīgi. Ja kāds nezina, ja atbeigsim, ir tie, Rīgā arī pārdodās, Latvijā, es domāju, arī visādi spreji, it kā, ja, tur mitrumu, tur kaut kādi, ja, viņi smird, reāli smird, ja, es nezināju, tagad es zinu, un nākamreiz es to darīšu garažā, ja, 2 dienas pirms vilkt kājās, ja, kaut ko tādu, ja, tas ir vienkārši, uz rēbēm, es nezinu, es šaubos, kad es viņu piģinātu virsū gribu, ja, tam dēļ moška lietas kostīmam tieši, jo lietas kostīms ir lietas kostīms, lai viņš būtu sausais lietas kostīms, kaut kā tā. Nu, lūk, un tad es vēl paņēmu sev ceļojumiem. Jaunu somu paņēmu sev ceļojumiem. Kas tas daudz.
It kā liekas, jā, bet, nu, patiesībā, nu, lūk, šādi viņi izskatās. Tāda. Nu, lūk, kāpēc? Tāpēc, kad man tās 20 litrīgās, jā, viņas it kā forši, bet bļēns bišķi pietrūkstās. Nu, lūk, to es arī uzzināju no pēdējā brauciena. Un šitā te ir diezgan ērti, jo tu viņu uzmet aizmugurē un viss, un viņi tev tā kā muguriņa, un tad, nu, normāli, jo es arī vienu 20 litrīgo, kad ņēmu no Somiju, bet bišķi pietrūkstās, ot, nu, čuč, teiksim, vairāk sausās drēbes līdz vai vēl kaut kas, jā, jo, nu, tas viss, ot, nāk pēc pēdējā brauciena, un tamdēļ es viņu arī nopirku. Tās nav reklāmas, nu, lūk, bet, nu, to, ko es iegādājos šim gadam, jau 24. Un, nu, šī gada apņemšanās būs man nosiltināt jumtu. Beidzot, jo es kurinos pagaidām ar gāzes pečku šādu. Gāzes balons. It kā viss normāli, bet bļēns viņa skaļa un viņa krīt uz nāriem. Nu, lūk, un tik un tā, diezgan augsts, jo, nu, netiek kurināts katru dienu. Nu, piekurināti, jā, kopīgā platība tomēr ir kāda nekāda. Nu, lūk, jāsatais brīnums līdz galam. Nu, it kā sīkums jānomaina gāzes ruģnē, bet tās ruģkas un gribās uztaisīt, ko gribās noregulēt vārsts, nu, kaut kā tā. Un tad jau plānojās kaut kādu ceļojumu arī bišķi. Nu, lūk, es jau zinu, jums tie ceļojumi nepatīk. Spriežot pēc apskatēm, jā. Un starp citu rakstiet komentāros, jā, ko jūs gribat redzēt tīri, jo viena raksta tīri tehniskās daļas, ko es daru, kā es jaucu vai kā es lieku kopā. Nu, laikam, liek kopā ir interesantāk nekā jaukt laukā, jā, jo tur, kas tur ir, tur mēnes krūzes, nu, kaut kā tā. Bet, nu, to es daru, kā es daru, jā. Nu, ka es vienu sūdu salauzu. Jā, un kāpēc? Tāpēc, ka klapēja rāmuri. Klapēja un salūza. Jambi bombi. Nu, tā sanāca, nu jā. Tomēr gribētu zināt, kas jums vairāk interesē. Vai vispār kopīgais process, jā, kā notiekās, vai arī tīri tehniskās daļas, kā es to daru. Nu, lūk. Tad pa ceļojumiem. Tos arī rakstiet komentāros, jā, jo nu, man savā ziņā diezgan svarīgi, jā, ir tā doties ceļojumā, jā, es vienkārši parādu, jā, kad, nu, kā lai sakot, es nesen sāku skatīties vienu čali, jā, viņš no Rucavas līdz Romai ar velosipēdu aizbrauc, bet viņš uztaisīja tā kā dokumentālo filmu, es nevarēju viņu skatīties, es 2 reizes sāku, bet, bļēns, nu, man ir, nu, krīt uz nerviem, jā, ot, visi tie pa vidu, kas tur stāsta, ot, mēs tur iepazināmies, jā, tur ir tā un šita, nu, bļēns, kādu tu tak neceļoji, nu, ceļoja tas čalis ar savu velosipēdu, jā, nu kāda vēlna pēc jāliek kaut kāds tur, kas komentē, jā, kā tas notika, nu, es nezinu, es uzskatu, ka tas, nu, nav īsti pareizi, varbūt citi domā savādāk, jā, bet, nu, man gluži viņa domas neinteresē. Tie ceļojumi ir, jo tu it kā tev ir lielāks iespējas, bet tev ir ar mazāk, nu kā, nu, tu sēdi uz motocikla, tā nav, nu, mūzika ir, jā, bet, nu, tev ir vējš, tev ir lietus, jā, ko tu izjūti, jā. Un, teiksim, tad, kad mēs Somijā braucām, jā, tad mēs braucām 120, 125. Vieglie, jā, lietus laikā tieši gāzi, jā, kaut kāds 110, jā, un viņš tev apdzēd un nostājās tev priekšā un knapi sāk vilkties, jā, un tad jau tu skaties, ka tu brauc 90. Un tu saproti, jā, ka tu ar tiem 90 bļēns, nu, nekur tālu netiks, jo tu, nu, vienkārši zaudēji savu ātrumu, nu, un tamdēļ nākās dot virsū, jā, nu, un atkal tas viss ir adrenalīns, izjūtas un tā tālāk. Nu, lūk, un vakar arī, kamēr mainīju māsai boileru, gribējām rollers pielaist. 2 tur garažā stāv, bet, nu, nesanāca. Pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mainījās. Labi, rakstiet komentārus, gan jau vēl reiz tiksimies. Galvenais komentāri, lai zinātu, ko kā darīt. Nu, un kas jums patīk vairāk. Nu labi, pagaidām, atā.